Dzīve kā košums, 27 ziemas un nieki, tauriņa prieki, aplidot, nezinot. Dienas kā sākums, 24 stundas no vietas, es pārskaitu vietas, bet tevis tur nav, acis sāpīgi grauž. Liepājā ir forši? Vai Liepājā ir košums? Ja tu esi saproti. Ir. Neraugoties uz visu. Nu labi, tātad. Joprojām atgādina, mīļie cilvēki, uz skatuves ir ļoti nopietnas, ārkārtīgi, vispār tāds atraktīvs ansamblis Tumsā. Jūs varat izdarīt tā, kā to dara Liepājā? Tik skaļi kā nekur Latvijā. Vēl! Principā varētu teikt, ka to festivāls ir atklāts. Jā! Beidzot! Skarbi apjaust, ka dzīvajā mēs viņu vairs nedzirdēsim. Toties šo to no Mārtiņa mūždien aktīvās rosīšanās, jūkiem un dzīves košuma gadu gaitā izdevies kaut nedaudz piefiksēt un iemūžināt video formātā. Un to visu tagad ceļam jums priekšā. Vai nav vei prāts ar savu prātu sātans ar eņģeļu un vats vai kā ļauj sev vai paradīze tēkošās debesis man dos ar galvu iekšā nevaru apstāties neprāci mani iekšā. Daudzi Mārtiņu iepaziņa jau kā vairāk vai mazāk populāru dziedātāju, bet bijusi aizputniece, mūziķa un Latvijas pirmās rokkafēnītes pārstāva Maija Kalniņa Freimi satika vēl kā vienkārši skolnieka Aizputes vidusskolā. Mācoties Aizputes vidusskolas pamatskolā paralēli klasēs, reizē bijām pamanījuši zīmīti pie stundas saraksta, kur bija rakstīts, ka visi tie, kas vēlās apgūt ģitāru spēli, ir aicināti ierasties tādā un tādā kabinetā. Mūsu skolā, Aizputes vidusskolā, bija ieradusies fantastiska un traka, labā nozīmē bioloģijas skolotāja, kur izrādās spēlē ģitāru. Un tā mēs tur sapulcējāmies ar koka ģitārām, ar ļoti sliktas kvalitātes un likām pirmos akordus, un tur bija arī Mārtiņš. Šobrīd es to saprotu, ka tā ir milzīga laime man ir bijusi būt klāt tajā brīdī, kad Mārtiņš saraksta pirmo dziesmu. Jo mēs bijām samācījušies visādi šlāgerus uz 3 akordiem. Kaut kā ļoti labi, laimīgi jutāmies. Bet nav vai kaut ko vēl, kaut kādas dziesmas meklēt. Un tad vienā mēģinājumā Mārtiņš saka, es dabūju jaunu dziesmu. Viņš viņu ir dabūjis, viņš mums viņu dzied. Un nodzodot šo dziesmu, mēs visi aplustam ārprāts kāds gabals, kur tu viņu izraki? Viņš saka, jums patika? Mums ļoti patika, viņš saka, tas ir manējais. Un tā aiziet, un pēc tam radās gabali 2-3 dienā. Un tā īstenībā jau, teiksim, no tās 8. klases, kad tas notikās līdz vidusskolas beigām, viņš jau bija ap 100 dziesmu sarakstījis. Mēs braucām uz dziesmanai paudzei, mēģinājām mājās pie viņa, pie spoguļa ar dezodorantu pudelēm. Skrien zīlīte, visos gar logarūt, visi pagriezieni un tā. Un tad mēs atbraucām uz turieni, tādi 2, bailīgi lauku bērni. Un man saplīja seķubiks, un Freimans skrēja viņas pirkt uz tirgu. Un atvest man kaut kādu milzu izmēru, kur mēs stutējām, vilkām man līdz padusēm, tad kārtojām pār to tērpu. Iškān visi kārtībā. Viņš ļoti rūpējās ļoti par visiem. Un, tāds viņš bija. Pēc Aizputes sekoja Liepājas periods. Mārtiņš pievienojās grupai Tumsa. Vakar. Nekas. Labvakar! Jūs varētu varbūt pateikt tiem, kas nezin, kā jūs sauc. Jūs esat 2 grupā? Nē, mēs esam 5.
Mēs tagad mainīsimies sejām. Tā. Labvakar. Labvakar, Alisa. Labvakar! Labvakar, es esmu Mārtiņš un es dziedu. Es esmu Jānis un es nedziedu. Viņš spēlē. Labvakar, es esmu Kaspars Barduško un es spēlēju bungas. Bet es īstenībā neesmu Kaspars Barduško, bet es nespēlēju bungas. Bet bungas un spēlēju Kaspars Barduško. Vakar! Es esmu Haralds Reksters. Es spēlēju ģitāru, bet es nespēlēju ģitāru, jo es spēlēju basģitāru. Vakar! Jums visiem ir mājās savi albumi. Mums arī būs savs albums. Jā, būs. Ģimenes bildi. Jā. Arī grupas bildes. Es jau, kurai jau mēnesi loloju mūsu jaunu albumu. Lūk, šeit ir albums jaunais. Cienījamie skatītāji. Es gribēju palūgt Tumsas nenormāli daudziem darbiniekiem, dalībniekiem, lai viņi novēl kaut ko mūsu skatītājiem jaunajā gadā. Un, protams, visiem faniem un arī tiem, kas šeit nav. Īstenībā viņi ir ar sirdīm noteikti šeit. Vēliet, lūdzu, kaut ko. Jāņģik paēja nost. Laimīgu jauno gadu. Lieldienas nosvinēt tā, ka nākās. Plašākas tautu masas Mārtiņam uzgavilēja 1998. gada vasarā festivālā Liepājas dzintars, kur grupa Tums ieguva pirmo vietu un skatītāju simpātiju balvu. Apsveicu! Kāda ir sajūta? Sajūta ir vienkārši dievišķa, lai neteikt vairāk. Es gandrīz raudāju, es goda vārdus uz skatuves. Asaras saskrēja acīs pilna tā liela, bet neizsprāgu. Saproties, tas ir, man liekas, daudz vairāk nekā Grand Prix. 3 balvas, un dabūt skatītāju balvu, tas ir vispār, tas ir nost ar visiem Grand Prix. Neko vairs nevajag. Ja ir skatītāju balvu, tad ir viss skaidrs. Tomēr par savu pirmo nozīmīgo skatuvu Mārtiņš uzskatīja Liepājas mūzikas klubu Pablo. Tieši šeit notika Tumsas pirmo singlu un albumu prezentācijas pasākumi. Es esmu šīs skatuves sācis savu daudz nozīmīgo karjeru un domāju, ka palikšu šīs skatuves arī vēl ilgi un dikti un nemainīgi, jo grupa Tums, varētu teikt, ir tā grupa, kas ir sākusies šeit, šajā klubiņā. Un es ceru, ka vēl daudzas grupas šeit sākas savu karjeru tāpat kā mēs un nonāks tik tālu, cik mēs neaizies vēl tālāk. Šeit nāc tikai kā muzikants spēlēt vai arī kā vienkārši mirstīgais atpūsties? Zini, kā ir to vienkāršo mirstīgo, ir tā, kad ir piekdiena, sestdiena, kad parasti visi cilvēki dodas atpūsties, tajā laikā es strādāju. Nē, ir gadījies, ka šeit ieklīst arī nedēļas vidū, bet parasti es tālāk par augšējo bāru netiek. Dziesmu Jahu toreiz nofilmējām arī akustiskajā versijā, vienā no Mārtiņa īrētajiem dzīvokļiem Liepājā, kur tikāmies, lai parunātos, kā top viņa dziesmas. Kur likties man, to nezināmo, ko, es vairs neesmu brīvs, vienalga ar tevi kopā beigsies. Virtuvē ir labāka akustika, tur vienkārši nosēties un maurot. Nezinu, ko kaimiņi par to domā, bet katrā ziņā man patīk. Parasti paņem ģitāru. Vienkārši, saprot, tas ir tā, ka gribās, jā?
cilvēkam gribās uz to, viņš loģiski iet uz to. Man gribās uzrakstīt dziesmas, loģiski paņem ģitāru, tad ir tā. Tas ir tāpat kā tā toaletiešana. Cilvēkam ir ciets vēders, vai normāls, vai tā tālāk, vai ne? Tad man ir tāpatās. Ciets nenāk ārā, mocos ar to galvu, tad es labāk nolieku uz kādu stundiņu, tā teikt, ieņem caurreiz zāles, un tad es ņemu ģitāru pēc stundas rokās, un atkal viss aiziet tālāk, raksts tālāk. Tāds notiek. Ir dziesmas, ko es slīpēju. Tās ir tās dziesmas, pie kurām es strādāju mēnesi vai vairāk. Tie ir tādi nopietnie gabali. Aiziet rīts un saulē izdeg pistauts lietus tās un sāpēs rasu notrauc rozes sās un nav neviens, lai pateiktu tavs lietus dārs, tavs tīrs nesīts. Pirmais kopdarbs ar Freimanu saistībā ar manu solo albumu, un tas tieši tā arī notika. Es iegāju vilkos, kur viņš sēdēja, večuk, čau, un viņš saka man, un ātri paņem lapiņu, 49 sekundes, un tā iešķieba man, ka viņiem moši nodara. Nelas vienkārši moši nodara. Un pagāja pāris mēneši, un es to dzēju arī izvērsu mūzikā, un izlaidām dziesmas Lāps nepāries. Gan Lietusdārs, gan iepriekš pieminētā dziesma Jahu 2000. gadā tiek iekļautas Tumsas albumā Katram savu Atlantīdu. Šī dziesma sevi apvieno šī albuma vadlīnija un doma to, kāpēc mums katram ir vajadzīga sava Atlantīda, savu sapņu zemi, savu neatrastās zemi, savu nepiepildīto sapņu zemi. Tāpēc, kad kaut kā tā sanāk, ka mums visiem kaut kā tomēr pietrūkst. Un tad ultimatīvi katram to, kas viņam pietrūkst, teiksim tā. Katram savu Atlantīdu, pielidos, tik gaiši pīlojam, gan ļoti katram savu Atlantīdu, viņam nostūtīdu, īsti ko pazaudēt, ko sanāna Tumsa tad jau bija itin populāra grupa, un meitenes Liepājas ielās bija sajūsmā par iespēju nofotografēties kopā ar grupas pievilcīgo solistu, kā arī iegūt viņa autogrāfu. Man tā zvaigžņu sajūta ir tā dīvaina, es nekā nespēju, man gribētos vienreiz tā, noķert to mirkli, kad es esmu, bet es kaut kā nevaru, nesanāku. Es kaut kā neveikli jūtos situācijās, un tā stulbi kaut kā. Bet, kad es tā vienreiz noķeršu, kā tas tā ir, tad es tam arī pateikšu, kā tas ir. Vienalga, cik viņš bija populārs un slavens, viņam ir bijis laika priekš saviem draugiem, un viņš vienmēr ir braucis uz aizputu, mēs esam braukuši un vadījuši tur ar dažādas salidojumus, un arī situācija, ja, kad viņš nav kaut kādus gadus 10 saticis savu klases biedru, un tas klases biedrs pienāk klāt un saka, Mārtiņ, es ļoti atvainojos, vai tu mani vēl atcerās? Viņš atceries, un tas Mārtiņš skatās viņu, kas tu idiots esi? Man tev vajadzētu prasīt, tu mani vēl atceries? Kā var aizmirst klases biedrs?
Jo tā sajūta dažkārt bija daudziem, ka viņš ir ļoti, varbūt, augstprātīgs, nekād. Un nemūžam vienīgais, es saprotu, ka cilvēks aizņemts, iet pa dzīvi, nu viņam varbūt nav laika ar katru, bet tāpat laikā ejot par Rīgu ar viņu kopā, es viņam prasu, kā tu to vari izturēt, jo šie cilvēki, kas uz ielas Mārtiņa, viņš katreiz apstājās un runājās ar viņiem, dalīja autogrāfus, viņš nevienu nesūtīja tālāk. Un tā ir tā viņa šausmīgi plašā tā sirds un dvēsele un uj. Tumsas un Mārtiņa fanu pulks strauji pieauga. Pie skatuves pirmajās rindās visbiežāk bija manāms 11-gadīgas meitenes, un Mārtiņš to redzot laikam gan jūta zināmu atbildību. Tādam cilvēkam pusauģu vecumā, 12, 13, 14 gadu, mēs nozīmējam tik ļoti daudz, un es tik ļoti daudz iespējos viņu tālāko dzīvi, un es ceru, ka pozitīvākā veidā. Ja skatās uz Freimantu, nē. Nē. Aizies tādos. Es esmu viens no pozitīvajiem elementiem Liepājas muzikā, tā kā lūdzu nevajag, ja. Nu, un šī varas apziņa, tas mazliet tā nebaida, nu? Vairs nekādas varas atziņas kādreiz bija, bet tagad jau ir būtībā... Un kas tad ir tagad? P.O. Rudzi. Drīz vien Mārtiņam nācās apjaust arī popularitātes ēnas puses. Daudzām fanēm ar viņa dziesmām vien vairs nepietika. Daudz cilvēki to uztver kā privātīpašumu, un kad viņi uzskata, ka viņu vēlmēm ir pilnībā jāatbilst tavējām. Tas ir, ja tu kaut ko esi, jo tev ir tev jābūt smaidīgam. Ja tiem cilvēkiem jārunājas, jāizkliedē viņus. Bet tad, ja tev negribas, tas arī darīt. Tas ir tāds, ka tu esi ārpus jau darba, ja? Tas nav patīkami. Varbūt var minēt kaut kādu konkrētu gadījumu? Ne, nu, piemēram, konkrēti gadījumi tādas varbūt uzreiz nepateikšu, bet, ir, tas, ka uzzina tavu mājas adresi vai tavu telefonu numuru kaut kādā veidā, un tad tevi traucē ar telefonu zvaniem, ar bungā pie tavām durvīm vai kas tam līdz. Tas nav patīkami, tas, protams, ir, es zinu, ka viņam ir aizraujoši un jautri, bet noteikti ne man. Tas laikam ir posms dzīvē, kurš ir jāiziet jebkuram cauri. Arī man savu laikā bija sava elka, kuriem es fanoju. Tas pāries, tas tiešām pāries. Gaidiet vienkārši kādu. Nozīmīgs punkts Mārtiņa karjerā bija laupītāja un slepkavas Anša Kaupēna loma Liepājas teātrī iestudētajā rokoperā Kaupēna mans mīļais. Tās milzīgie panākumi bija labs tramplīns Mārtiņa un Tumsas tālākai darbībai. Viņam bija kaut kāda tāda liela enerģija un šodien būtu tik ļoti dažādas, sākot no tā ļaunā vīriņa, beidzot tā ļoti romantisko, tā grūti patiesībā iedomāties, kas vēl varētu tā nospēlēt to Kaupēnu, tā kā tieši viņš to darīja. Man joprojām ir samērā grūti sadzīvot ar viņu, jo būtībā es katru nakti, kad es guļu, vēl vienreiz eju cauri visu izrādi, un tas ir samērā nogurdinoši 24 stundas diennaktī dzīvot kopā ar Kaupēnu. Balī man jāizkliet viss, balī man jāizkārt viss, balī tev jāzina viss, balī es nesmu viens, balī šis dieniņš ir marš, balī šis dieniņš ir rēns, balī šis dieniņš ir gods, balī šis dieniņš ir marš. Viņš mēģinājis, viņam esot bijis fiziski slikti, viņš esot gājis uz toaletu veimu no tā Kaupēna. Bet pēc tam, tad, kad man ļoti bieži sanāca viņu vienā Gremetavā būt, ceļš, kad mēs braucām Rīgas Vesizrādēs, mums kaut kā lika kopā, tad viņš negāja vairs. Viņš laikam bija nedaudz jau pieredzis. Kaupēna lomu Mārtiņam piedāvāja vēlreiz 2008. gadā, kad komponists Jānis Lūsēns un toreizējā Liepājas teātra vadība sprieda par rokoperas atjaunošanu. Būtu patiešām interesanti vēl vienreiz iziet cauri tam visam pasākumam, jo tas tomēr ir tāds viens no Latvijas mūzikliem vai rokoperām, sauksim kā viņu gribam, kurš ir atstājis tādas neizdzēšamas pēdas, tā teikt, Latvijas teātra vēsturē. Nav bail, ka otrreiz nesanāks tā mazliet žēlīgāk nekā pirmajā reizē? Nē, es būšu beidzot sasniedzis Kaupēna vecumu, īsto, kāds viņš bija, teiksim tā.
Vēlreiz uz Liepājas teātra skatuves Mārtiņš gan uzkāp nevis kā kalpens, bet kā dzejnieks, izraisot patiesu sajūsmu 2008. gada dzejas dienu apmeklētājos. Tie dzejnieki, kas nosēžās tur publikas priekšā un paņem to savu grāmatiņu, un tad viņi dara tā. Es šito neēdu. Es iedomājos, es varētu izskatīties tāpat tik stulbi. Es paņemu savu grāmatiņu. Es labāk māku stāstīt anekdotas. Tās es varbūt vēlāk varu pastāstīt, ja vajag. Es nedzirdu. Ko tu tur bubini vecais, jā, man te ir tagad pienākums atnākt un tā. Manuprāt, dzejas dienām ir jābūt tādām vieglām, atvērtām, tādām, ko saprot gan mazs, gan liels, gan vidējs. Un tā, lai viņiem būtu gan par ko aizdomāties, gan jautri. Zvaigznes nekrīt tās gan mīl savākā, gan lai vēl pastāst to, kā man šķērtās mans, cik žēl. Lai gan kļūst par rīdzinieku, Mārtiņš Liepājā bija biežs viesis. Festivālos, koncertos vienkārši tāpat, un publika viņu gaidīja, jo bija skaidrs, ja kaut kur piedalās Freimis, būs jautri. Kas tev pietrūkst? Aizies botānisko. Tad visi sakoncentrējamies. Mēs dziedāsim latviešu tautas dziesmu. Nāk Jāņi. Jā, arī tā ir latviešu tautas dziesma. Nē. Sagatavojamies, visi sakoncentrējamies, ievalkam dziļi elpu. Ievalkam tā. Mēs esam gatavi? Vai mēs esam tam gatavi? Atkārtoties man, šausmīgi vienkārši. Tautas vārdi, mūzika, Fredijos naiet, kam tā mūzika. Tātad. Dam, 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 dudi, dudi, dam, dam. You are dangerous to me. Dam, 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 dudi, dudi, dam, dam. Viss kopā. Yeah, yeah, yeah. Un vēl vienreiz. Dam, 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 dudi, dudi, dam, dam. You are dangerous to me. Dam, 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 dudi, dudi, dam, dam. Un viss kopā. Yeah, 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 vēl. Viņam mājoja tāds rokenrols iekšā, ka, nu, pofīgi, ka šķība, galvenais, ka no sirds. Uzvarēt vai nepaspēt, tu vari mani nobremzēt, tā tavs acu skatiens vīlas pilnais. Būs tas, kas mani izsmērējis, kas ienāk tad, ja nepaspēs neviens mani param prom no zemes. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi divas dienas vēlāk. Kaimiņiem būs norēģies, kā tu ar mani spēlējies. Redz, kā neizdodas, tev būs jāpadodas. Prieks jau, kur tu dodies, uz aizliet tu dieniem no baltiem kungu atvaļā. Un tad lēcam augstāk, vēl drošāk. Viņš rāvās uz visām pusēm. Viņam varbūt tas arī tas, kas sadedzina, jā, kad cilvēks
pilnīgi, cik viņam ir tā spēka un enerģijas iekšā, viņš izstaro uz visiem, ja? Tas ir ļoti smagi. Teiksim, ja tu pats to nevar kontrolēt, ja? Tu atdod visu. Un tas ir, man liekas, šis gadījums. Viņš pilnīgi visu sevi atdeva visiem. Viņš apzinājās, ja, ka tas ir ļoti riskanti, ja, kā viņš dzīvoja. Tas dzīvesveids tiešām ļoti, ļoti smags. Ja. Bet kā viņš pats pateica, ka ja es tā nevaru dzīvot, tad nav vērts dzīvot. Ja. Nu, visu vai neko, ja. Bet kad pēsties, kūka ādu kā piens, viņa brīnumam tic, kurš gan cits. Un kad pārzaudāts spīts, viņa pamostas rīts, un skaita līdz Gada 27. janvārs atnes šokējošu ziņu. Mārtiņa vairs nav. Pie Rokafēnītes izveidotajā piemiņas vietā vairāk kā nedēļu dega sveces, sagūla ziedi, uzskatām parādot, cik daudz Mārtiņš cilvēkiem nozīmēja. Rokafēnīcā notikušais piemiņas koncerts pulcēja simtiem ļaužu un skanēja Mārtiņas atcerētas, viņam tuvas un viņam veltītas dziesmas. Skanēja tā sirsnīgi un vareni skaļi, spītējot asarām un kamolam kaklā. Tagad tinot bildu uz apakaļ, man liekas, ka Frēmis tā kā nojauta. Vai viņš pats sev tā bija ieprogrammējis, vai tāds bija liktenis, man grūti pateikt, bet man tā šķiet, ka viņš diezgan nojauta to kad tie 33, tas ir tas beigu skaitlis. Bet īstenībā ir tā, kad, kā vakar SVH teica Fredis, viņš savos 33 ir izdarījis tik daudz, cik citi neizdara 3 mūžu laikā. Atstājis tik daudz, ka vienkārši. Un, viņš ir parūpējies par to, lai viņš būtu visu Latvijas nācijas lepnums uz mūžiem. Atmani uzrunā neparastāk, varbūt par daudz, var esmu ļauts, bet gribas un spārus vēl nesāk ļaut. Ko es noteikti zinu, ko es izdarīšu, tas ir tas, ko viņš bieži dzīvē pieminēja, klausies Iškāni, par šito man noteikti uzliks plāksnīt pie aizputs mājas, šeit dzīvoja Mārtiņš Freimans. Es to noteikti izdarīšu. Tā māja, kur viņš dzīvoja, aizpēc tāda veca koka māja uz Kalvens ielas, un es zinu, ka viņam tas patiks, jā, kad šeit dzīvoja Mārtiņš Freimans no tā gada līdz tam. Man skatījums ilgi līdz nāvei, tik sūdēs un smilts. Lūcīšies apkas svinda gadījuma, apmonis jūs, vēlos es, asinis vemt, un izvemt no čūsu, kas manī, lai pravās es rīkstētu iet, ar māsiņu jēru žanī. Ar brālīti stāvot
viņam bija viena tāda devīze no Queeniem Show Must Go On. Un tas ir tas, ko es arī esmu vakar teicis, kad man šis te jautājums tiek uzdots, ja, tad es tikai pasaku vienu, Show Must Go On. Kad? To es nevaru pateikt, tas ir varbūt ne šogad, varbūt ne nākamgad, varbūt ne aiznākamgad, bet jebkurā gadījumā tas bija tas, ko viņš no manīm paprasīja. Viņš teica, Marčija, kas tad Show Must Go On? Es teicu, ok. Sapņotājs viņš bija. Viņam patika tāda plaša vīzija, krāsas visā. Un tā, man liekas, ka tāds iespējas palika, kad viņš tiešām sapņoja. Tas ir tāds, baigais dzinulis, jā. Un kas var būt labāk, kā īstenot viņu sapņus, jā. Ielās aizskan mūsu vārdi, lejumpa lido putnu sapni, un paies staigātu ceļu, klusiem soliem aiziet kāds. Nu ko? Tu esi mans draugs, tu esi mans draugs, nu drošāk rīkojaties. Tu esi mans draugs, tu esi mans draugs. Ielas dejos samirkušie, viņš cenšas noteikt kokos vēju. Es vēl tevi kā